Tā kā ir īstais brīdis griezt priedēm vai laust priedēm jaunos dzinumus, tad es esmu atnākusi pie vienas no manām priedītēm, kuras ir izaugušas, man sasējušās pašas šeit no kaimiņu kapiem. Un viņām bija ļoti viegli šeit izaugt, jo te bija paredzēts taisīt kādreiz bērniem, kad tie bija mazi basketbola laukumi, bet tā arī tas neiznāca. Un beigās man šeit ir mans mīļais priežu mežiņš, kur pašas priedes sasējās, un tad es tās, kuras es esmu atstājusi augt, pamazām tās veidoju. Un šai priedē ir ļoti interesants stumbrs, jo tas ir sazarots tā, ka no pašas apakšas, varbūt tur kāds izgrauza sākumā kādu jauno dzinumu, varbūt kāds apēd, varbūt tas bija sunīts vai vēl kāds cits, kas to nokodas. Un tā no paša sākuma, no pašas apakšas stumbrs ir ļoti plats un uzreiz sazarots. Un sanāk, ka man ir tāds tā kā priežu krūms. Un es esmu to pamazām izgriezusi, atstājot interesantākos zārus un veidojot to zaru līnijas tā, lai tie iet plaši uz sāniem un tā mazliet tā kā vecam kokam liecās uz leju. Tagad ir arī tas brīdis, kad ne tikai jāgriež šīs te skaistās jaunās svecītes, jaunie dzinumi, bet jāpaskatās, vai nav kaut kas, ko vēl vajadzētu formas ziņā uzlabot. Protams, to vienmēr var izdarīt arī rudenī, bet ja ir ūdens avots tuvu un ir iespēja palaistīt priedi, tad to var darīt jau tagad māja beigas, jūnija sākums. Un tad es te skatos, ka man jau sen bija doma, ka man šo zaru būs jānoziedo un jāzāģē nost vai jāknieb nost. Tas veido šeit tādu kā nevajadzīgu krustošanos ar šīs vietas. Un man patīk, ja tas vidējā stumbra daļa, viņa tā smuki izliecās un ka te nemaz tā zara nav. Ja? Tā harmoniskāk varētu izskatīties. Un tad es tā arī darīšu. Lēmums man ir pieņemts jau kādu laiku atpakaļ. Ja šeit es būtu saglabājusi kādus dzinumus un bijusi tajā laikā prātīgāk, gudrāk, zinošāk, es noteikti būtu šeit atstājusi jaunos dzinumus un būtu griezusi vēlāk nost secīgos šajā vietā un sazarojusi to zaru uz sāniem vairāk. Tā kā es tā nedarīju, es esmu aizlēdusi to zaru tik tālu uz priekšu, bez jauniem dzinumiem, un šeit nekādi snaudošie pumpuri man neparādās, un nekādi jauni dzinumi vairs nav. Tas nozīmē, ka viss smagums veidosies šeit pašā galā, un tas zars nemaz nav tik jaudīgs un tik pamatīgs. Tas zars var arī beigās nolūst pats par sevi. Un tā, tad, lai tas tā nebūtu, ka kaut kas lūst pats par sevi, tad es varu šo zaru izgriezt jau laicīgi un uzlabot arī to šeit šo vietu, kas vēlāk daudz labāk sadzīs un daudz smukāk izskatīsies, nekā, ja man nāktos nozāģēt lielāku zaru. Tu ies lasīt avenes, bet vēl jau avenes nav. Ir ērkšķogas, ir upenes, bet tās visas ir zaļas. Viņām vēl jāaug, Martiņa. Tā kā bišķiņ jāpaciešās. Tālūk, tagad tas zars ir nozāģēts un izskatās, ka tieši tā arī vajadzēja. Lūk, cik smuki. Protams, vienmēr var padomāt vēl par kādu, bet pagaidām man šķiet no lielajiem zariem tas arī viss. Tā, un tagad tas pamat darbiņš, galvenais darbiņš šodienai, šim vakaram, apgriezt, saīsināt jaunos dzinumus. Un paskatīties, kuri varbūt sīkie zariņi ir jāizgriež ārā, kas mums palīdzētu mainīt zaru virzienu vai uzlabotu, pavērtu, vairāk sazarot uz sāniem un veidotu daudz interesantāku to skatu.
to par spīti pierastajam, ka mūsu skaistiem lapu kokiem vai kam citam mēs redzētu kāds jauns dzinums, mēs droši vien saglabātu tieši to spēcīgāko, skaistāko zaru, bet priedēm jaunajos dzinumos jāskatās savādāk, jo izgriežot to vidējo spēcīgo, mēs varam veidot šeit pat uz vietas jau šajā līmenī jaunus zariņus, kas veidosies uz sāniem, kas būtu ļoti skaisti, jo tad šeit veidotos tāds mākonīts. Un neļaut vienkārši augt uz augšu, bet šo enerģiju, kas ir šeit, šādi, nogriežot, nosēdinot, mēs palaižam to enerģiju šajos abos virzienos, abos jaunajos dzinumos. Un lai te atkal neveidotos pārāk garš jauns dzinums, kas pēc tam ir tas pats stumbriņš, tā kā šeit, zaram stumbriņš, jā. Tad tas arī jāsīsina. Ja es to neesmu izdarījusi vēl, tad tas ir jāizdara šādi. Lielākos, aktīvākos dzinumus izgriež pavisam. Tie, kas iet uz sāniem, saīsina visus. Tā, vakar es griezu priedes un saglabāju dažas zariņas tādam tuvākam pietuvinājumam parādīt dažus piemērus, kā tad saprast, ko īsti griezt. Nabaks tagad jau tāds ļengans palicis, bet es paplēsīšu nost skujas, lai labāk var saprast, ko mēs griežam. Tā. Tāds ir viens no variantiem, kā izskatās pagājušā gada dzinums. Tas ir šis cietais posms, zariņš, un šeit ir 3 jauni dzinumi. Centrālais ir ļoti, ļoti spēcīgs un garāks par pārējiem, un tie sāni ir mazliet zemāki. Tad tas pirmais un vienkāršākais un efektīgākais griešanas veids, ja citu plānu nav, kā mazliet ierobežot priedes augšanu vai varbūt padarīt to kuplāku, bet pārāk nesabiezināt zarus, tad šo vidējo garāko, ja, vidējo izgriež pavisam un sānu saīsina. Var īsināt pusi, var īsināt trešdaļu vai pat vēl mazāku. Tāds paliek, tā ir skuja, tā arī skuja, un tur būs apkārt skujas, bet šādi to nogriežot, tālāk zari turpināsies izteikti plaši atvērti un sazarosies tur. Nevis tādā vienā čupiņā, visi šitā vienā čupā. Lūk, numur 1. Te būtu piemērs, ja mums ir šāds jau viens zars mūsu nivakī kokā, un es gribētu, lai man nav tālāk šāda liela bieza kaudze, ar kuras netikšu galā un nav nekāda virzība. Skaista, ir tikai liels sabiezinājums. Jāizdomā, ko no šejienes var izgriezt un kas ir lieks. Šeit vidējais netika iepriekš izgriezt, to vajadzētu izgriezt ārā, lai saprastu, kas tur vispār notiek. Nu, te es arī varu pagriezt malā, lai redz, kas ir iekšpusē. Nu, te versija daudz, kā to var virzīt. Šis lielais dzinums šeit, kur ir 3 kopā, ir noteikti jāizgriež, atstājot īsus sānu dzinumus. Te arī līdzīgi. Bet šo mums vajag atstāt, jo ir doma, ka tas zars turpinās tieši ar šo tālāk. Šis tomēr ir ļoti taisns, to izgriež pavisam. Un tā, te jau ir kaut kas no koka. Varētu kaut kas sanākt tālāk. Galus dzinumiem saīsinam. Un tā. Te ir piemērs, kuru var izmantot tiem gadījumiem, kad ir bijis iepriekš kaut kas mazliet par maz apgriezts, atstāts un ir ļoti nopietni sakuplojis
jau nākamā gada dzinums, dzinumī, vesela čupa. Tad šeit es redzu, ka te pa vidu šis te viens ir pavisam lieks, un man jāizgriež viss. Tā, un tagad būs tā situācija, kad palikuši 2 sāna dzinumi, vecie. Tā viņi izskatīsies, jā, nākotnē. Tie 2 mazie, ko es rādīju iepriekš. Es varu parādīt vēl. Tātad šis nākamajā gadā izskatās šādi. Bet šeit žāklītes nemaz tik plaši nav pavēries, tāpēc, ka bija atstāts tomēr tas vidējais dzinums. Tagad tas turpinās savu gaitu un veidosies plašāk, bet, lai tas tā labi notiktu, ir jāizgriež arī šis lielais. Un te lūk ir viens jauns mazais sāna dzinums. Tad pavisam droši tas virzīsies uz sānu. Arī šeit vēlams šo izgriezt un atstāt to, kas ir mazāks un it kā mazāk jaudīgs, bet iet pareizajā virzienā. Un tad tur jaunos dzinums saīsināt galos. Ja? Šādi. Šo es izgriezīšu, lai virziens šim zariņam iet uz to pusi. Un tādā veidā nevis garlaicīgi vienkārši kā staps virzās uz augšu, bet aizliecās nāk šeit, ļoti skaisti izvijās, tālāk uz šeieni un tad virzienā uz to pusi. Tā, tikai nevajag aizmirst arī noīsināt tas zariņus, lai tas solis nav pārāk garš. Ja mēs to atstājam pilnā garumā, tad katrs tas posms ir milzīgi garš. Ja? Un tas būs tukšs, bez neviena dzinuma. Ja? Jo īsāku mēs saīsinām to dzinumu, jo īsāks arī tad tas posms, ja nebūs tik gari tie posmi. Šai priedēji es to vēl griežot gadus atpakaļ nezināju, un tādā veidā man šeit ir sanācis viņš tā kā plikāks viducī. Bet tālāk es to vairs nepieļaušu, un tad es ticu, ka šie zari pieņemsies krietni spēkā un būs pamatīgi un lieli un skaisti. Un šīs te cepures būs tādas brīvas, plašas, un nevarēs vairs redzēt tās plikās vietas īsti. Jo labākais ir tas, ja arī mēs pieļaujam tās kļūdas, ka mums ir pietiekami daudz pieredzes un zināšanas, kā tad tās kļūdas izlabot. Jo kurš tad nekļūdās tieši no tām kļūdām, jau arī tā labākā mācīšanās ir, ja vien ir vēlēšanās pa īstam tās savas kļūdas labot un kaut kādā attīstībā iet uz priekšu.